Tā ātriņām parunāsim par 7. laboratoriju darba kļūdām, lai netērētu laiku nodarbībās. Tā sākumā esmu lieti nervos, jo tikko beidzu labot un nervi vēl nav nomierinājušies, jo, kā jūs zinat, man vairs nav atļaus likt nulli vienkārši tāpat. Tāpēc es liku lielākai daļai viennieku, kaut gan tur vienkārši vajadzēja likt nulli. Izmetu 2 peles, ārā salauzu, vienkārši nevar izturēt, bet nu jau jāapsolīja. Jāpilda. Ok, tad apskatīsimies, kur vajadzētu būt kļūdas jūsu uzdevumos. Tātad pirmā uzdevuma visbiežāk pieļautā kļūda ir nav uztaisīts 4 apgabali. Tie jābūt 4 apgabaliem. Viens apgabals ir ar masīvu, sareizināts un saskaitīts. Otrs apgabals ir ar formulām. Atceramies ar formulām. Vienkārši šādi. Ja? Tātad mums bija 1 plus 2 gatavs. Un tad mēs to pavalkām un pavalkām. Šādi. Vēl viena bieži pieļautā kļūda ir apmēram šādi, kad mēs skatāmies, viņi nepareizi apgabali tiek paņemti. Kā šis cilvēks iezīmēja šos apgabalus? Nezinu. Jā. Viņš nospied nevis Ctrl-Shift-Enter, bet Ctrl-Enter. Un tādā veidā viss tā mums sanāca. Otrajā uzdevumā kļūda bija maz, bet ja tās bija, tad bija līdzīgi kā šeit, jo apgabali bija nepareizi ievietot, nevis ar Ctrl-Shift-Enter, bet ar Ctrl-Enter. Šajā uzdevumā, ko mēs redzam, tātad šeit mums viss ir pareizi sataisīts, īpaši kļūdu nav. Kaut gan daži gudrinieki darīja šādi sum un aiziet. Nu šeit mums vispār bija briesmu lietas. Sum, šis, reiz, šis un tad ir plus šis, reiz, šis un tā tālāk. Vienkārši nav vārdu. Briesmīgi, ne? Bet tā arī darīja. Tad par tām visām kļūdām nozīmē, ka nevar dabūt 2 balvas uzreiz. Viennieks paliek, pat jābas 2 ir, tas ir cīks kļūdiņas viennieks. Šeit grūti bija sačakrēt kaut ko, bet apsveicu, dažiem izdevās, un ko viņi darīja? Dalīja ar nulli. Dalīja ar simtnieku, nevis reizi ne ar simtnieku. Bez tam šeit nelaimīgi meklēja skaitlīšu, kas ir lielāki par 50, kaut gan tie ir komati no 0 līdz viennieki. Ko darīt? Uzdevums šitie rakstīts pareizi, domāt nevajag. Skatāmies tālāk, nu šeit fantastisks vienkārši esat transponēšanas ģēniju, visu varat izdarīt pareizi, malači. Šajā uzdevumā kaut kā šeit nestrādā vai nesaprotu. Jā, nestrādā, kas šeit koeficienti ir sarakstīti ar x-iem, vienkārši skaitlīši ir vajadzīgi. Tā kā šeit tā ir vienīgā kļūda, kas var rasties cilvēkiem, tātad, kad nevar uztaisīt sistēmu pareizi pārrakstīt koeficientus. 8. uzdevumā kļūda skaitījās tad, kad nebija šī atrisinājuma. Bija atrisinājums ar to garo tabulu un tā tālāk, bet nebija šī atrisinājuma. Tā ir kļūda, jo es minēju, arī video lekcijā minēju, ka tas ir svarīgākā daļa, kā vienā formulā uztaisīt visu. Nu, tagad mani mīļākie uzdevumi. 9. un 10. 9. uzdevumā pareizā atbilde izskatās šādi. Sum product 1 reiz 2. Nepareizās ir jebkāda cita darbība. Piemēram, šis murgs. Sum product pats par sevi reizina, bet nē, nu ko mēs teiktu sareizināsim arī iekšā, lai tur būtu 100% pareizi. Pie tam sum products ir domāts apgabalu sareizināšanai, bet nē, kāpēc? Man taču ir daudz laika, sareizināšu savā starpā, ierakstīšu plusiņu un vēl sazīmēšu sum productus. Nu, ko man nav ko darīt? Tālāk šīs vienkārši sum products šādā veidā. Nav komentu. 10. uzdevums. Nu, tā. 10. uzdevuma nav tā vienāds norakstīšanas veida vai nepareiza izpildīšanas veida. Katrs ielika kaut ko savu dvēseli šajā darbā. Piemēram, mans mīļākais izcinājums ir šis. Jā, tātad te mēs kaut ko saskaitam savā starpā, visus resursus pa vienam. Okay. Tad šeit mēs kaut ko atņemam. Tātad no viena atņemam otru. Kāpēc vajadzēja atņemt? Es nevaru iedomāties, nu, bet laikam vajadzēja. Mēs atņemam kaut ko, to jāizdara. Šeit mēs sareizinam un tad pieskaitam kaut ko, sareizinam izlietojumu. Tad, ja mēs sākam iedomāties šajā procesā,
tad es nevaru iedomāties, kas tur notiekās. Nu, vienkārši nevaru. Te mēs saķņam, te mēs vēl kāpēc mīnuszīmes pazaudējam ar formātu zels. Nu, nesaprotu. Tālāk šeit. Ja? Tātad te cilvēks ļoti gudri izdarījis. Viņš transponēja šo lietiņu, sareizināja ar šo lietiņu un tad pēc tam visu saprodaktu pamēģina izdarīt. Ja jūs man paskaidrosiet, kāpēc šī strādā un kāpēc jums liekas, kas ir pareizi, jūs dabūsiet savu atzīmi. Tālāk skatāmies uz šo uzdevumu. Šī daļa, tas pats uzdevums, risinājumu. Mēs saskaitām A stabiņu un tad sareizinām viņu ar šo A vērtību. Jūs man parasti, kāpēc to ir jādara? Es nezinu. 3 dažādi resursi, viņus kaut kāpēc ir jāskaita savā starpā un aiziet. Un tad, tā, šeit, ko mēs šeit redzam, nevar būt. Pareizais risinājums. Vai tā var gadīties? Tātad, te mums ir preces, ko esam saražojuši, un tas ir resurs. Prece reiz resurs. Prece reiz resurs. Prece reiz resurs. Prece reiz resurs. Sareizinām kopā un iegūstam resursa R1 izlietojumu. 1706,4 vienības pirmā resursa ir izlietots, lai saražotu šīs preces, jo šis reiz šis plus šis reiz šis un tā tālāk. Un ziniet, kas ir slikts šajā risinājumā? Es jau dzirdu, cilvēks runā uzreiz kliedz vienkārši monitorā, ka vajadzēja iesaldēt šeit. Protams, pašā pirmajā gadījumā šeit ir jāiesaldē F4 un tad ir jāvelk uz leju. Nevis rakstam 3 formulas pēc kārtas. Lūk, ir pareizais risinājums. Izskatās šādi. Tagad, tā kā esmu liberāls cilvēks, ja jūs izdomāsiet pasaciņu un loģisku pasaciņu, kas paskaidro jebkādu no jūsu piedāvātiem risinājumiem, un ja šis risinājums būs loģiskāks par šo risinājumu, tad jūs varat dabūt, tad es jums izlabošu atzīmi un likšu jums 2 balles. Pretējā gadījumā es visiem samazinu līdz 1 ballai, jo jebkāda veida šo vienkārši sarakstīt jebkādas funkcijas, tas nav risinājums. Ir jāizprot uzdevums. Ja jūs izpratāt uzdevumu šādi, paskaidrojiet, kāpēc tieši tā, kāpēc jūsu risinājums šeit ir loģiski pareizs, un ja es esmu kļūdījies, un mans risinājums vai mans uzdevuma formulējums nav pietiekami skaidrs, tad es labošos, kā vienmēr. Tā, 11. uzdevums. Te mūsu kolēģiem bija viena tāpat problēma. Šeit, ja, nu, bet ko darīt? Tātad lielākoties visiem bija pareizi. Bija cilvēki, kuri nespēja uzrakstīt, nospiest Ctrl+Shift+Enter, tāpēc radījās value un tā tālāk. Nu, un 12. uzdevuma nav, kas ir slikti. Ok, tātad, kā notika vērtēšana šajā darbā? Ļoti vienkārši. Par jebkuru sīku kļūdiņu, ko es tikko redzējāt, visbiežāk es tomēr liku viennieku. 2 balsis cilvēkiem, kuriem vispār nav nevienas kļūdas, viss ir pareizi. 0 es liku atkal, ja cilvēks norakstīja, un es to varu pierādīt, vai gadījumos, kad bija ļoti daudz kļūdu, vai vispār neatrisināti uzdevumi. Teiksim, nebija atrisināts 12. uzdevums, un 8. uzdevumā nebija tās vienas formulas, tās svarīgās Ctrl+Shift+Enter formulas. Ja tas tur nebija, liku 0. Ja, tad vai vairākas kļūdas kopā, visbiežāk 3-4 kļūdas kopā ir, uzreiz 0. Neliku 0 par vienu kļūdu, neliku 0 par to, ka nav iesaldēts, kaut gan atzīšos ļoti gribējās, bet neliku tā, kā bija sarunāts. Ja? Un tātad kopumā atzīmes ir labas, gan visiem ir vienīgi, bet uzmanīgi ar iesaldēšanu un domājam līdzi uzdevumiem. Visi uzdevumi ir loģiski un viņus var iedomāties, izņemot to 8, par ko es jums ierakstīju video lekciju. Ja? Un vēl tas pēdējo, gribu pateikt, atceramies viena ļoti pazīstama filozofa vārdus: before you accuse me, take a look at yourself. Ja? Un tiekamies laboratorijas darbos, mums šodien ir ļoti interesants temats loģiskās funkcijas.